Te ir pie steigā ķencis Rūdis piekdienas vakarā pārdzīvojis visu eksāmena druģa emociju gammu. Žūrijas komisijas sastāvā cienījami ļaudis no kultūras un mākslas aprindām, no kuru kritikas baidītos katrs mākslinieks. Vienīgais, kas man konkrēti nepatīk, vienkārši konkrēti nepatīk, viņam normāli puika no to bārdu sataisīja, un atkal audzina atpakaļ. Varbūt tās maniem kolēģiem, protams, visiem ir nedaudz citāds viedoklis. Lai izšķirtos, viens papildu jautājums, Rūdi, vai tu zini, kas ir zirga galva? Zirga galva. Zirga galva? Zirga galva. Tas ir latvieši. No Lietuvas puses. Eksāmena laikā Rūdis rāda video, apliecina zināšanas Latvijas mākslā, literatūrā un vēsturē, taču neraugoties uz mākslinieku pūlēm, žūrija nolēma, ka Rūdis nevar kļūt par latvieti. Ir tāds teiciens ticīgāks par pāvestu. Te nu ir viens cilvēks, kas ir daudz lielāks latvietis, kā iespējams mēs vispārējiem. Līdz ar to es domāju, ka tā ir ļoti bīstama parādība sabiedrībā šādi te, jo ko mēs darīsim tālāk, kā mēs dzīvosim, uz kurien mēs brauksim. Taču skatītāju protesti ļauj Rūdim mēģināt vēlreiz apkausēt bargo vērtētāju sirdis. Protams, lielisks ledus lauznis ir labi pazīstama salda dziesma par zemenēm. Skatuves Rūdis izturas kā ilgadēja roka zvaigzne, reti kurais zina, kādus pārbaudījumus mākslinieks izturēs, lai vispār nokļūtu notikumu vietā, kur viņu gaidīja gan pavisam nesen iegūti, gan paši senākie latviešu draugi un draudzenes. Nenormāli daudz avārijas notiek. Velocipēdi visu laiku, plus mans dators, kur bija viss arī salūts. Un šodien izpūst liftā 1 stundu vai 1,5 stundu izpūst liftā un nedarīja neko šodien pirms pasākumu. Un paldies, ka man ir tik lieliski draugi un arī tā žūrija, kur atnāks, kurš īsti palīdz. 99. gadā, 98. Rūdis ar Šveices teātru brauc uz Limbažiem, un mums bija tāds apmaiņas projekts, mēs braucām uz Šveici, viņi brauc uz Limbažiem, spēlējām kopā. No tiem laikiem Rūdis tātad ir pazīstams ar Latviju. Pēc tam, cik es zinu, viņš 2004. gadā šeit bija, bet mēs nesatikāmies. Un tad pienāca 2009. gads, es stāvēju jaunajā Rīgas teātrī, un man pienāca klāt brīļains vīrietis un teica: "Čau, tu esi Andra?" Un es teicu: "Jā, un kas tu tāds būtu? Es esmu Rūdijs no Šveices." Un tā kā mūsu tas iepazīšanās stāsts ir daudz īpašāks nekā vienkārši tāpat. Tomēr nav Rūdim īpašākas daļā dzimuma pārstāvis par Latvu daļavu Aneti. Arī viņa ir atgriezusies dzimtenē, lai redzētu savu mīļotāju iecelšanu latviešu kārtā. Vērojot Rūdi sadarbību ar raidījumu Bestabu, Aneti šad tad pārņēmusi greizsirdība. Dažreiz bija tā, ka es skatos un slēdzu prom to raidījumu. Dažus es nevarēju noskatīties līdz galam, tos tomēr raidījumus. Jā. Tas ir eksperimenti. Tas ir tikai eksperimenti. Tas nav taisnība. Pēc latviešu pases un pilsonības Rūdis netīkojot, taču nevietotā mīlestība pret visu latvisko esot tikai pieaugusi. Madra Kačrek, Ivo Župickis, Bestabu.